Tas arī viss. Jūsu uzņēmums ir gatavs un jūs varat sākt darboties ar saviem produktiem vai pakalpojumiem. Ja godīgi, ja es saviem vecākiem skolā būtu stāstījis, ka kļūšu par biznesmeni, visdrīzāk, ka viņi man pateiktu, ka pirmkārt aizej izpildi mājas darbs beidzot, otrkārt beidz lidināties pa mākoņiem. Nu, izbeidz. Zini, cik daudziem cilvēkiem lidināties mākoņos ir sapņu profesija? To pierāda kaut vai Junior Achievement katru gadu organizētā ēnu diena, kurā viena no populārākajām vakancēm ir tieši lidmašīnas pilots vai arī stjuards. Okay. Tādēļ tieši tā šodien jums visiem būs ekskluzīva iespēja dzirdēt pieredzes stāstu, kā tas ir būt par pirmo dāmu, kas beigusi Air Baltica pilotu akadēmiju. Un tagad jau burtiskā nozīmē lido mākoņos. Jā, sagaidām ar aplausiem pirmo piloti Latvijā - Sindija Legsdiņa. Čau, labrīt visiem. Mani sauc Sindija, un kāpēc man apģēba var pateikt, arī esmu pilots, jebšu precīzāk otrais pilots, angļu valodā sauc First Officers, un strādāju avio kompānijā Air Baltica. Tad, pirms es sāku savu lielo stāstu, gribētu paprasīt, lai zālē paceļ rokas tie, kuri vēl līdz galam nav izdomājuši, ko vēlās darīt pēc vidusskolas. Ok, super, paldies jums! Kā jūs redzat apkārt, jūs noteikti neesat vienīgie, kur ir šādā situācijā, un arī es biju viens no tiem cilvēkiem, kas pirms pāris gadiem sēdēja savā vidusskolā un domāja, ko tad es īsti darīšu pēc skolas. Tad kā tas viss sākās? Ja mēs tā patinam ļoti, ļoti atpakaļ uz bērnības to filmiņu, mums katram ir bijusi gan jau kaut kāda ideja, kas varbūt ir bijusi iespaidot no kādām spēlēm, multenēm, ģimenes locekļiem, kur tu esi teicis, es būšu dakteris, es nezinu, zobārsts vai tur ugunsdzēsējs, policists, kas nu kuram ir paticis. Kādam, protams, tas ir palicis arī līdz šim brīdim, un ir domājis, tur, jā, es būšu dakteris, un par to arī izmācījās, kas ir super, tas ir ļoti apbrīnojami manā uzskatā, taču man noteikti nebija tāda situācija, un es domāju, arī jums kādam ir tā. Tā kā tas mans viss sākās, es biju vidusskolā, 12. klasē. Mums ir pirmajā semestrī bija jāiesniedz papildus eksāmenis, kur mēs liksim priekšmetu. Un es sēdēju visu laiku domāju, ka es nevaru izdomāt, ko es darīšu. Jo manā uzskatā šis priekšmets ir jāizvēlās kaut kas saistībā, ko tu darīsi nākotnē. Beigās idejas bija daudz, nekas man līdz galam neuzrunāja, kā piemērs var nosaukt dizainers, arhitekts, varbūt arī kaut ko medicīnā darīt, bet nekas nebija tāds, kas man bija sirdī tuvs. Tā nu es runāju ar vecākiem, ar draugiem, pildīju visādus personalitātes testus internetā, kas likās, ka nekas nepalīdz un es neizdomāšu. Un tā nu 2 dienas pirms noslēgošā datuma sēdēju, teicu mammai, ka iešu par vienu no idejām, kas man netik daudz uzrunāja. Tā nu mamma man teica, kā būtu ar aviāciju, varbūt lidošana, varbūt kaut kas tajā patīk. Sākumā es viņai teicu, ka viņa ir galīgi aptrakusi, ko tad es darīšu aviācijā, tomēr sieviete un tie stereotipi jau savā ziņā pastāv, kad tā ir vairāk vīriešu joma. Bet par spīti tam piesēdos pie datora, apskatījos, kas ir profesija, kāda ir varbūt ideālā pilota īpatnības, kāds ir darbs, apskatījos viskādus YouTube video, Day in a Life of a Pilot. Un bija kaut kāds klikšķis manī, kur es domāju, this is it, es būšu pilots. Tā nu nākamajā dienā iesniedzu savus papīrus, teicu, likšu papildus eksāmenu fizikā, kas savā ziņā ir noderīgi zināt fizikas principus, kā ir lidošana, kā tā lidmašīna lido. Tā tas viss arī sākās. Tad par 3 lietām, kas personīgi man palīdzēja nonākt pie lēmuma, kā kļūt par pilotu. Viens, ko jau savā ziņā minēju, ir runāt ar sev apkārt esošajiem.
Tas var būt jebkas, tas var būt no ģimenes vecāki, māsa, brālis, kādi citi radinieki, labākie draugi, varbūt skolotājs vai jebkas cits, kāda persona, kam jūs uzticaties. Jo nereti ir tā, ka cilvēki, kas jums apkārt, jūs redz no cita rakursa un spēj ieteikt papildus viedoklī, viņi var pateikt, ka, hei, tu izskatītos ļoti labi šajā profesijā, vai nozarē, vai varbūt tev šis padotos, kas nereti spēj palīdzēt tev pieņemt kādu lēmumu. Pat ja tā ir profesija, kas tev nepatīk, tu vari vismaz kaut ko no sava sarakstīņa atzīmēt, kad šo es nedarīšu. Otrs, kas man palīdzēja, ir apzināties, kas padodās tev. Kaut kādas lietas, kas tev ir plusi, mīnusi, kādi hobiji, intereses, citas lietas, jo tomēr mēs katrs sev individuāli zinām vislabāk. Tāpēc palīdz, pieņemsim uz lapiņas sarakstīt, es nezinu, man patīk ceļot, man patīk, es nezinu, vadīt transporta līdzekļus, tehnika, mehānika, zinātnes, un līdz ar to nonāk līdz kaut kādam lēmumam. Trešais, kas ir pieejams mums visiem, ir internets. Mēs jebkurā laikā internetā katrs gan jau sēžam Instagramā, TikTokā, mums ir cilvēki, uz kuriem mēs skatāmies, domājam, jā, man šitais liekas interesanti. Tas var palīdzēt arī jums kādā lēmuma pieņemšanā, domājot, varbūt es šo arī var darīt. Tāpat var pildīt visādus personalitātes testus, izprast, tā teikt, savus plusus, mīnusus, kur tests varbūt iesaka kādu profesiju, ko tu varētu darīt. Tāpēc, jā, es domāju, internets ir ļoti labs veids, kā arī aizstāt ēnu dienas, ja varbūt nesanāk pieteikties, vai varbūt tu netiec uz savu pieteikto nozari, jo ir ļoti daudz profesijas, kur tu var apskatīties video, kas ir, pieņemsim, day in a life of, un dažādas profesijas. Tad par manu stāstu, kādas ir mācības, lai kļūtu par pilotu. Varbūt reizēm ir tāds uzskats, kad sežot vidusskolā, tu domā, kā man vajag šos priekšmetus. Man tas neinteresē. Un, kad tu aizies mācīties kaut ko, kas tev interesē, ka viss, ja es tā teikt, pa sviestu, viss būs interesanti. Kas savā ziņā ir patiesība, bet no otras puses, jebkurā vidē, ko mēs mācīsimies, būs kaut kas būs grūtāks, bet tev ir tā motivācija, ka tas, kas tev interesē, tas tev velk līdz galam izdarīt to priekšmetu, tās mācības un citas lietas. Tā kā 3 bildes es tev uzliku, ir mana lidošanas sasnieguma pagaidām. Pirmais ir pirmā svītriņa, ko mēs saņemam akadēmijā, nolidojot pirmo solo, kur mēs darām Liepājā, nolidojot vienzinēju lidmašīnu. Līdz ar to mēs saņemam pirmo svītriņu uz uzplatšiem kā tādu pirmo sasniegumu. Tad otrais ir, mēs nolidojam ar divdzinēju lidmašīnu, kas jau ir gandrīz pabeidzot akadēmiju. Mēs saņemam otro svītriņu uz uzplatšiem. Un kā pēdējais pagaidām pie bildēm ir 3 svītriņas, sākot lidot komerclidojumus Air Baltikā. Tad par to, kas notiks tālāk. Varbūt ir kaut kāds uzskats, ka aviācijā tas gals, jeb augstākais, ko var sasniegt, ir kļūt par kapteini, kas varbūt savā ziņā ir patiesība, savā ziņā nav patiesība. Jo, protams, tas augstākais amats ir kļūt par kapteini, būt, tā teikt, galvenajam par lidmašīnu, par visu apkalpi, pasažieriem un visu, kas ir uz borta. Taču ir vēl daudz un dažādas lietas, ko mēs varam darīt papildus. Kā, pieņemsim, kļūt par instruktoru, strādāt ofisā, kādus papildus darbus, izveidojot manuāļus, mācot jaunos pilotus vai varbūt darīt vēl citas papildus lietas kompānijā. Par maniem ieteikumiem jums pierakstīt 3 tādas atsauksmes ir nebaidies, riskē un stay true to yourself, kas savā ziņā katrs ar sevi tie 3 ir vienādi. Un ar ko es to gribu pateikt, kad vajag darīt kaut ko tādu, kas jums interesē. Nevajag iet darīt kaut ko tādu, ko varbūt kādam draugam patīk, un tev liekas, es iešu līdzi. Vai arī kāds tev, es nezinu, spiež iet uz noteiktu jomu, tikai tāpēc, ka kaut kas ir jādara. Vajag noteikti darīt
to, ko jūs vēlaties, jo ir tāds teiciens, ka darot kaut ko, kas jums patīk, neviena diena nav kā darba diena. Jo savā ziņā tas ir tāds kā hobijs, ko jūs katru dienu iesiet, varbūt, ja ir savādāks tas grafiks, jūs izbaudīsiet to darba dienu. Kā piemēru var teikt, mums ir vairāki kolēģi, kas vairs nav tik jauni, varbūt savos 30 gados ir izdomājuši, ka sāks mācīties kaut ko, ko viņiem agrāk cilvēki teikuši, ka, hei, varbūt nevajag to iet, tas tev nepiestāvēt, bet viņam tāpatās kaut kur iekšienē sirdī stāv tā profesija, viņš domā, pat gribās man to. Un savos 30 vai 35 pieņem to lēmumu, aiziet no iepriekšējā darba, izmācās, un tagad viņus satiekot, tu redz, ka tie cilvēki pilnīgi mirdz. Viņi mīl to savu darbu, viņiem patīk iet katru dienu un darīt. Tā kā jā, tas pa lielam ir viss no manas puses. Noteikti novēlu, lai jums izdodās visu, ko jūs gribat darīt. Tas ir viss. Paldies! Liels paldies, Cindy! Bet šī mirklī mēs gribēsim tev palīdzību. Ekspertīgu, jo mums ir nepieciešami 2 drosmīgie un ieteicams ar gariem matiem. Ieteicams ar gariem matiem, bez pielīmētām skropstām, bez zobiem, kas vienkārši tā izlidot laukā. Beāti, rādi uz cilvēkiem ar pirkstu, Un kurš grib lidot? Mums ir lots, bet vai tev ir gari mati? Tā, kur mums ir... Jā, tu nāc, un tu arī nāc. Reik, mums būs 2 dāmas. Man liekas, ka pa to pusi var tikt augšā. Jā, ļoti labi mums nāk divas brīnišķīgas dāmas. Lai varētu izpildīt šo te uzdevumu, es palūkšu skatos uznest savu superjaudīgo jauno Dysonu. Ļoti burvīgi. Tā meitenes droši paņemiet rokās šos te, un izvēlamies vienu rakstāmo. Un tagad tas, ko es aicināšu jūs nostāties šādā te ieslīpā līnijā. Jā, burvīgi. Un pirmkārt, es šī mirklī nepaņēmu līdz uz skatuves mikrofonu, bet vai jūs varētu pateikt, kā jūs sauc? Nikola, tātad dāmas un kungi, šī būs Nikola un Una, tātad Nikola un Una. Nikolai un Unai būs jāzīmē sava sapņu lidmašīna. Jā, uz ātrumu. Vai Nikola un Una gribētu izlaist matus? Jā, jums vajadzētu izlaist šī mirklī matus. Jā, papildus nosacījumi. Tikai tad, ja tas jums nav neērti. Un tas, kas vēl būs, jums nedrīkstēsiet to zīmēt uz zemes, jums būs jāzīmē šādā veidā. Uzminiet, kas varētu notikt šī procesā, kamēr jūs zīmējat. Tieši pareizi, tieši tā, jums tiks bliests virsū gaiss. Man patīk viņu saukt par say hello to my little friend. Un jums būs jāuzzīmē lidmašīna, kura pirmā ir uzzīmējusi lidmašīnu, tā ka to var pateikt, ka tā ir lidmašīna. Tā ir respekta punkti uzreiz mežonīgi, bet vēl nevar sākt. Vai tu esi gatava? Es esmu gatava. Un, Cindy, no tevis mēs prasīsim papildus, kas ir tie apgrūtinājumi, kas var gadīties lidojot. Okay. Un tā, izskatās, ka Beita ir gatava, un mēs sāksim ar 3, 2, 1, aiziet, jā! Un tātad, kas ir tās lietas, kas traucē normālu lidojumu? Es domāju, kā var redzēt, meitenēm bišķi plīvo mati un lapas ir turbulents. Matu plīvošana parasti. Jā, tieši tā. Skaidrs. Tas ir parasti kokpita loks ir vaļā. Jā, mēs lidojot, mums nāk. Viņas jau to izdarīja? Jā, man ir laiks vēl tev uzpūst. Paldies, ļoti burvīgi. Tātad, vai jūs, dāmas, varētu parādīt, kur un operators aizmuka, bet pastāv iespēja, ka kāds iespējams parādīs uz liela ekrāna. Varbūt jā, varbūt nē. Izskatās, ka nē, bet mums vajadzīgs ir jūsu viedoklis, kura no lidmašīnām reāli izskatās pēc lidmašīnas. Kura varētu pacelties vētras apstākļos?
Es domāju, ka meitene Maltajā jāciņā. Nikola iegūst respekta punktus, bet tā savukārt ir ļoti latviska lidmašīna, jo viņa atgādina kartupeli mazliet. Tātad nav nekā latviskāka kā lidmašīna, kas izskatās par kartupeli. Starp citu, ļoti laba ideja. Es nepiesavināšu visi, kas vēlās šo ideju droši. Bet šī mirklī mēs vēlētos pasniegt balvas abām burvīgajām mūsu drosminiecēm, kas ir Apollo Skypark dāvanu kartes. Aplausi meitenēm. Un vēl lielāki aplausi Sindijai Legsdiņai. Paldies tev liels! Paldies tev! Paldies! Mēs tieši uztaisījām, lai būtu pieskaņots formas tērpam. Ideāli, paldies! Jā, es noteikti pievāku. Un meitenes jūs kā dāvanu saņemat arī lidmašīnu attēlus. Jā, aplausi meitenēm vēlreiz!